Es lasīšu no mesijāniskajiem rakstiem Jākaba vēstuli, 4. nodaļu, un šī nodaļa saucās Draudzība ar vārdu. No kurienes nāk cīņas jūsu savstarpējie cīniņi, vai tie nenāk no jūsu kaisles, kas pretendē uz varu jūsu locekļos? Jūs vēlaties iegūt un neiegūstat, jūs noslapkavojat, jo esat skaudīgi un nespējat to dabūt. Jūs cīnāties un karojat, un jūs neiegūstat, jo nelūdzat. Jūs lūdzat un nesaņemat, jo jūs lūdzat ar ļauniem motīviem, lai iegūtu, izlietotu savās kārībās. Laulības pārkāpēji un pārkāpējas, vai tad jūs nezināt, ka draudzība ar pasauli ir ienaidā ar Elohim? Kas iedomājas būt pasaules draugs, dara sevi par Elohim ienaidnieku? Vai jūs domājat, ka rakstītajam vārdam nav mērķis? Vai gars, kas mājo mūsos, neizraisa pretējās puses ienaidu? Bet viņš sniedz daudz lielāku godu, tādēļ viņš saka, Elohim pretojas slepnajiem, bet sniedz godu pazemīgajiem. Nu tad pakļaujieties Elohim, pretojieties vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Elohim, un viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki, un šķīstiet sirdis, jūs neizlēmīgie, ar divējādām domām un pretējiem nodomiem. Raudiet un vaimanājiet, lai jūsu smiekli pārvēršas vaimanās un jūsu prieks nospiestībā. Pazemojieties kunga meistara priekšā, tad viņš jūs cels augšā. Un nākamais virsraksts ir brāļa tiesāšana. Brāļi, neaprunājiet viens otru. Kas, ko saka pret brāli, kas savu brāli tiesā, tas nostājas pret Toru, tas tiesā Toru, un ja jūs tiesājat Toru, jūs neesat Toras pildītājs, bet soģis. Ir viens likuma devējs un soģis, kas spēj izglābt un pazudināt. Kas tad jūs tādi esat, ka tiesājat viens otru? Es ieliku šeit tādu bildīti, kur ir krāsas, krāsaini mākoņi. Un šādu vietu Dievs man parādīja sapnī. Viņš man parādīja, kad es eju pielūgsmē, kad es slavēju Dievu, es nonāku pie Dieva troņa. Es nonāku šajā vietā, no kurienes viņš runā. Viņš runā vārdu. Un kad es no šīs augstās slavas vietas, no vietas, kur ir viņa tronis, Dieva tronis, es izdziedu viņa vārdus un izrunāju viņa vārdus. Un es ieraudzīju rakstu rulli. Un vēlāk es sataisīju arī bildīti. Es gribēju pēc iespējas ātrāk sataisīt to bildīti, kuras gribēju atspoguļot to, kā es redzēju šīs krāsas, kuras man tika parādītas kā Dieva gari, citiem vārdiem kā Dieva enerģijas. Es to sajūtu tā, kad tas ir viņa gars, bet vēl precīzāk manī bija iekšā, šis vārds enerģijas, dzīvības enerģijas, un viņas bija dažādās krāsās. Visvairāk bija zilās krāsas, un es sapratu, ka tās krāsas ir visas manī iekšā. Bija arī violetā, rozā, lilā un dzeltenā un zaļā, sarkanā. Bet bija visvairāk šī zilā un lilā, rozā. Un tika
parādīts man rakstu ritulis, un kad roka raksta vārdus uz šī rituļa, un es saprotu, ka tā ir Dieva roka, kura pieraksta šos te vārdus, kurus es izdziedu rakstu ritulī debesīs. Tātad šis ir dzīvs Dieva vārds, kurus saņemu, esot augstā slavas vietā, un viņš man uzrunāja, ka tā ir augstā slava, kad es dziedu, kad es izdziedu, ka tā ir augstā slavas vieta, kuras nonāku. Jā, vēl es gribēju pieminēt, ka tās krāsas, ka viņas bija ļoti, ļoti tīras, un šī katra krāsa kaut ko simbolizēja. Es zinu skaidri, ka zilā krāsa simbolizēja tīrību, dievišķu tīrību. Un šīs krāsas bija ļoti skaistas, īpaši zilā krāsa. Tās bija visvairāk, jā. Un tādas krāsas nav šeit uz zemes. Tā bija ļoti, ļoti skaista krāsa, skaistas krāsas. Sapnī bija ļoti spēcīga Dieva klātbūtne. Un arī nākamajā dienā arī vēl joprojām šī klātbūtne saglabājās. Tas bija ļoti, ļoti spēcīgs piedzīvojums, kuru Dievs man deva izjust, piedzīvot. Bet šis sapnis bija tāpēc, Dievs deva tādēļ šo sapni. Protams, visam, ko Dievs dara, visam ir nozīme. Tieši tāpat kā es izlasīju, kā bija rakstīts Jākaba vēstulē, un tur ir teikts, ka rakstītajam vārdam ir mērķis, un visam, ko Dievs dara, patiesībā ir mērķis. Tikai mums, protams, ir jāpieņem tas, ko Dievs dara. Jā, tad šis mērķis var tikt realizēts. Tātad tas mērķis, kādēļ viņš man vispār šo te visu parādīja, kāpēc viņš mani ieveda šajā vietā, kur es redzu, kā garīgi viss notiek īstenībā, kā notiek šī te vārda saņemšana, ko es saņemu, un kas tas vispār ir. Jā, un priekš kam tas ir, kad šis te vārds ir ļoti svarīgs, tas ir ļoti dārgi, ko es daru, un tas ir ļoti dārgi, kas nāk no debesu tēva, un ka šis vārds, jā, daudzkārt šo vārdu viņš man dod lielākoties, jā, par kādiem notikumiem, par kādām situācijām, par kādām draudzēm, par kādiem cilvēkiem, ja šis vārds izskan. Arī, protams, man personīgi, uz manis personīgi arī Dievs runā, jā, tas ir pirmkārt. Un viņš bija bēdīgs, kad es tā kā nenododu šo vārdu precīzi adresātiem, kam ir paredzēts šis vārds, bet kad es šo vārdu ierakstu vienkārši Facebookā ar domu, kad gan jau cilvēki izlasīs šo vārdu, gan jau viņš nonāks pie šī adresāta, bet kā pieredze man rādīja arī, ka tiešām šie cilvēki nelasīja šo vārdu, kad viņi nelasīja, un tādā veidā tas dārgais, kas var palīdzēt cilvēkiem, tas dārgais vārds, kas ir ar nozīmi, kad viņš vienkārši nevar tiešām piepildīt kam viņš ir paredzēts, kādēļ viņš ir atnācis, un ka tas ir ļoti svarīgi šo vēsti tieši adresātiem nodot, un jā, es piedzīvoju šīs Dieva skumjas un lielo Dieva vēlmi
ka man ir vajadzīgs šo vārdu nogādāt tur, kur tas ir paredzēts, lai to nogādātu. Un Dievs arī uzrunāja, kad lai cilvēki to vārdu, kuru es viņiem dodu, lai viņi to uztver kā Dieva dāvanu, kā dārgu Dieva dāvanu. Protams, tad, kad Dievs kaut ko rāda, kad viņš kaut ko atklāja, jā, tas ir ļoti spēcīgi un tas dod tiešām spēku arī. Un tas dod arī drosmi, spēku paklausīt, un tad es arī sāku to arī darīt, ko viņš mani pamudināja, uz ko viņš mani mudināja. Es sāku Dievu paklausīt. Dievs grib mūs mācīt, viņš grib mūs vadīt, viņš grib ienest mūsu dzīvēs kādas korekcijas, un tas ir ļoti brīnišķīgi. Tā ir liela Dieva žēlstība, ka mēs varam uzzināt viņa domas, viņa plānus, ka mēs varam piedzīvot viņa mīlestību, ka mēs varam viņu dzirdēt. Tas ir ļoti brīnišķīgi. Ka Dievs mūs tik ļoti mīl, kad viņš interesējas par mums, kad viņu interesē mūsu dzīves, un viņš grib, lai mūsu dzīves būtu ļoti svētītas. Un es vēlos novēlēt visiem jums, un arī pati sev, ka mēs varam turpināt iet Dieva ceļu, ka mēs varam skatīties viņa virzienā, kur viņš mūs ved, ka mēs varam meklēt, kā mēs varētu paklausīt vairāk viņam, jo paklausība Dievam var atnest mūsu dzīvēs ļoti lielas svētības, lai mēs turpinam meklēt viņa domas, viņa prātu, lai mēs pielūdzam viņu un lai mēs piedzīvojam viņa brīnišķīgo klātbūtni.